Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāstīns ar nosaukumu Tempļa atjaunošana. Šīs dienas atmiņas pants ir no Filipiešiem 1. nodaļas 27. panta. Tajā rakstīts: Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prombūdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka Dieva ģimenē mēs strādājam kopīgi. Vai tu kādreiz esi palīdzējis savai ģimenei ar kādiem darbiem, piemēram, mazgāt logus vai sēt dārzā puķes? Joas vadīja savu valsti lielā draudzes darbā, un visi sadarbojās. Ķēniņš Joas redzēja ko tādu, ko viņš ļoti vēlējās paveikt. Laikā, kad ļauni ķēniņi un ķēniņienes valdīja pār Izrēlu, Dieva templis netika kopts. Daži valdnieki bija izņēmuši akmeņus no tempļu sienām, lai uzceltu tempļus paši saviem elkiem. Ļaunās ķēniņienes Atāljas dēli pat bija paņēmuši tempļa zelta un sudraba traukus, lai slavētu savus elkus. Un tagad, kad Joas bija ķēniņš, viņš vēlējās templi atjaunot. Viņš vēlējās uzcelt tempļa sienas no smalkiem akmeņiem un kokiem. Viņš vēlējās sagādāt jaunus traukus tā kunga slavēšanai. Bet tas izmaksātu ļoti daudz. Kur gan Joas ņemtu priekš tā naudu? Tad ķēniņam Joasam ienāca prātā ideja. Viņš šim plānam sakrātu naudu, taču ķēniņš nebūtu vienīgais, kurš krātu. Viņš lūdza, lai visi Izraēlas iedzīvotāji viņam palīdz realizēt tempļa atjaunošanu. Joas pie tempļa durvīm nolika lielu kasti ar caurumu tās vākā. Kad cilvēki ieradās uz lūgšanām, viņi varēja kastē iemest savus ziedojumus. Dažiem cilvēkiem bija daudz naudas, ko viņi varēja noziedot, un dažiem bija tikai mazliet, bet visi bija gatavi atdot savu daļu ar prieku. Visi ziedojumi sakrājās kopā, un pēc neilga laika kasta bija pilna. Priesteris izņēma naudu no kastes un aizsūtīja to uz ķēniņa mantu glabātuvēm, kur tā bija drošībā. Priesteri iztukšoja ziedojumu kasti vairākas reizes, un cilvēki turpināja nest savus ziedojumus. Aizvien vairāk un vairāk naudas nonāca Joasa mantu glabātuvē. Visi ziedojumi, kurus cilvēki bija sanesuši, kopā izveidoja lielu naudas summu. Drīz vien Joasam bija pietiekami daudz naudas, lai sāktu tempļa atjaunošanu. Priesteri nolīga vislabākos amatniekus un akmeņkaļus visā Izrēlā un nopirka vislabākos akmeņus un kokus. Tika nolīgti arī vīrieši, kas strādāja ar dzelzi un bronzu. Kopā viņi atjaunoja templi tā, lai tas izskatītos tāpat kā iepriekš, un kad strādnieki pabeidza, viņiem pat bija palikusi pāri nauda. Un ar šo pāri palikušo naudu ķēniņš Joas pasūtīja jaunus zelta traukus un citus priekšmetus, kas tiks izmantot dievkalpojumos. Ķēniņš Joas un Izraēlas iedzīvotāji bija apmierināti. Viņi bija priecīgi, ka varēja sadarboties, lai pagodinātu Dievu. Viņi bija izveidojuši templi par īpašu un skaistu vietu. Arī mēs varam sadarboties, lai pagodinātu to kungu. Mēs varam darīt visu, lai dievnams būtu tīrs un skaists. Mēs varam kopā sadarboties, lai pagodinātu Dievu savās mājās, skolā un baznīcā.